Pie mums vērsās klients ar ļoti specifisku jautājumu, vai mēs spējam izgatavot galdiņu ar krēsliņu bērnam, kuram ir guža locītava displāzija. Jeb vienkāršiem vārdiem pasakot, bērniņam kājas ir līdz gurniem ģipsī. Uzdevums ir ļoti interesants, neparasts, sākām pētīt tirgu. Izrādījās, ka šādas galdiņas neviens nepiedāvā, ko arī apliecināja klients. Noskaidrojam visus vajadzīgos izmērus, durvju platumus un citas sīkas nianses, un izgatavojam viņu tādu, lai pārvietojoties, teiksim, no pilsētas uz laukiem vai no vienas mājas uz otru, krēsliņu varētu paņemt līdzi, ērti ievietot automašīnā un bez liekām problēmām vienkārši saskrūvēt un izmantot viņu ciemos, esot vai kaut kur citur. Mēģināšu ātri parādīt, cik vienkārši ir salikt šo galdiņu ar krēsliņu jebkurā vietā, kur tas ir nepieciešams. Sarežģītākais tajā projektā bija tieši sēžamās daļas izbūve. Bija jāsaprot, cik liels ir ģipsis, cik garas bērnam kājiņas ir, kāda varētu būt sēžamās daļas izmērs, lai bērniņš ērti justos, un balsts arī cik liela viņa uztaisīt. Savienojam bez skrūvēm dažas daļas kopā, viens sāns, otrs sāns, par cik bērniņš aug, un nav zināms, cik ilgi viņš būs ar ģipsīti, ir iespējams regulēt augstumu. Bērniņam augot, vienkārši varam palielināt augstumu. Mēs ņēmām vidējo izmēru, kāds ir nepieciešams krēsliņa augstums no zemes, kāds ir nepieciešams galdiņa augstums no zemes attiecīgajā vecumā, un aprēķinājām vidējo un ieguvām to virsmu, kas ir no galda līdz sēžamajai daļai, lai bērniņam būtu ērti. Ņemam priekšējo daļu, stiprinam, ņemam aizmugurējo daļu, jeb muguras balstu. Dizainiski mēs viņu veidojam tādu interesantāku, lai nebūtu garlaicīgi kvadrāts, un muguras balstu mēs veidojam nedaudz augstāku, lai bērniņam ir kur atspiesties, nespiest arī mugurā vai lāpstiņās. Un šī daļa ir tā, kas noturēs to krēsliņu, lai viņš neaizslīdētu. Viss ir maksimāli vienkārši, droši un izturīgi. Viss mūsu izstrādājums jau ir gatavs. Iesēdinam bērniņu attiecīgi, paņemam galda virsmu un uzliekam to virsū. Šādā ātrumā ir iespējams gan izjaukt, gan salikt šo izstrādājumu un pārvietot no telpas uz telpu un no mājas uz māju. Protams, arī paredzējām, ka viņi varētu vienkārši stumdīt. Tika izmantot ritenīši ar kaučukiem, un divi no tiem riteņiem ir ar fiksātoru, jeb ar bremzi. Ja arī tev ir nepieciešams kaut kāds specifisks izstrādājums, droši var vērsties uz Ilvūtu. Mūsu draudzīgais kolektīvs noteikti sniegs labākās konsultācijas, ievērojot visus standartus, piedāvās individuāli pieeju.